Kāpēc svarīgi ir draudze? Dievs ļoti mīl draudzi. Bībelē par draudzi runāts kā par Kristus līgavu. Dievs grib, lai arī tu mīli draudzi. Otrkārt, man un tev nemaz nav iespēja izvēlēties, vai piederēt vai nepiederēt draudzē, jo, kad tu piedzimi Dieva ģimenē, tu piedzimi ģimenē. Un tāpēc Bībelē 59 reizes var atrast tādu frāzi cits citam, kur katru reizi iet runa par to, kā mums vajadzētu un nevajadzētu izturēties vienam pret otru. Mana Ome, viņai tāds labs teiciens, mēs katrs esam eņģelis, kad esam vieni paši, bet tad, kad mēs sanākam kopā, mūsu raksturs ir izaicināts, un mums patiešām jāparāda, kāda ir mīlestība dzīvē. Un tad ir rakstīts, ka draudze ir ķermenis, Kristus miesa, un katram ir sava daļa tajā. Kāda ir tava daļa? Jo mēs nevaram būt visa miesa. Un pēdējā lieta, tur teikts, ka Dievs draudzē dažus ir iecēlis par ganiem, apustuļiem, mācītājiem, praviešiem, lai sagatavotu svētos kalpošanas darbam. Tas nozīmē, ka Dieva plānā ietilpst kādi vēl citi cilvēki, ko Dievs ir iecēlis, lai tevi sagatavotu. Vai tev ir šādi cilvēki?